Biķeru bruņinieks taisnā pozīcijā. Kad biķeru bruņinieks izkrīt taisnā pozīcijā, jaunais gads sola būt piepildīts ar romantiku, sirsnību un emocionāliem piedzīvojumiem. Šī kārts norāda uz spēcīgu vēlmi izteikt savas jūtas un piedzīvot dzīves skaistumu pilnā apjomā. Tas ir gads, kad tu vari jauties sirds balsī un doties pretī jauniem emocionāliem izaicinājumiem. Attiecību jomā biķeru bruņinieks simbolizē dziļas jūtas un romantiskas izpausmes. Ja esi attiecībās, šī kārts norāda, ka jūsu saikne kļūst ciešāka un partneris varētu pārsteigt tevi ar jauniem mīlestības žestiem. Tas ir laiks, kad attiecības kļūst emocionāli piepildītākas un romantiskākas. Ja esi viena, biķeru bruņinieks sola tikšanos ar cilvēku, kurš būs gatavs uzņemties iniciatīvu un parādīs tev, cik skaista var būt mīlestība. Darba un finanšu jomā šī kārts norāda uz radošu un emocionālu pieeju darbam. Tu vari atrast sev tīkamu darbu, kas saistīts ar mākslu, radošumu vai cilvēku palīdzēšanu. Finansiāli biķeru bruņinieks liecina par pārdomātu, bet sirsnīgu pieeju naudas lietām, tērējot to lietām, kas sniedz gandarījumu un prieku. Un atceries, biķeru bruņinieks tev saka, ka sirdī dzimuši lēmumi bieži vien ir tie labākie. Kā saka, bruņinieks ar pilnu biķeri nekad nebrauc tukšā. Šogad uzticies savai intuīcijai un ej tur, kur tevi ved sirds. Biķeru bruņinieks apgrieztā pozīcijā. Kad biķeru bruņinieks izkrīt apgrieztā pozīcijā, jaunais gads var norādīt uz emocionālām svārstībām vai ilūzijām attiecībā uz savām jūtām vai attiecībām. Tas ir kā brīdinājums, ka emocijas var pārņemt tevi, ja neaizsargāsi sevi ar veselo saprātu un pašapziņu. Attiecību jomā apgrieztais biķeru bruņinieks var liecināt par neizlēmību vai nespēju skaidri izteikt savas jūtas. Ja esi attiecībās, tas var nozīmēt, ka partneris var būt pārāk svārstīgs vai nespējīgs uzņemties emocionālu atbildību. Šī kārts aicina tevi izvērtēt, vai attiecības ir balstītas uz patiesām un stabilām jūtām. Ja esi viena, biķeru bruņinieks var liecināt par tikšanos ar kādu, kurš sākotnēji šķiet daudzsološs, bet beigās var izrādīties nepastāvīgs. Darba un finanšu jomā šī kārts var norādīt uz pārmērīgu emocionalitāti vai nenoteiktību, pieņemot lēmumus. Tu, iespējams, esi pārāk aizrāvusies ar idejām, kas nav pietiekami izsvērtas, vai arī ļauj emocijām ietekmēt tavu produktivitāti. Finansiāli šī kārts aicina būt uzmanīgai ar izdevumiem, lai izvairītos no impulsīviem pirkumiem, kas neatbilst tavām patiesajām vajadzībām. Un atceries, apgrieztais biķeru bruņinieks tev saka, emocionāls līdzsvars ir atslēga uz skaidru skatījumu uz dzīvi. Kā saka, ja biķeris šūpojas, neko daudz tajā neieliesi. Šogad tiecies pēc stabilitātes un ļauj savam prātam vadīt jūtas.